Labdien, dejas draugi! Latviešu tautas dejas 4. lekcijā parunāsim par Rikavas kadriļu. Pareizāk sakot, Rikovas kadreļu, jo tas ir vīriešu dzimtē, latgaliski saka, kadreļs vīriešu dzimtē. Rikava ir neliela apdzīvota vieta Latgalis pašā viducītī. Un tur ir Viensētas, protams, un tur ir arī Magoņkalns. Un Magoņkalnā 1955. gada augustā notika latviešu folkloras krātuves ekspedīcija, un Harijs Sūna kopā ar kolēģiem tur pierakstīja Rikavas kadriļu. Par to parunāsim nedaudz vēlāk, bet te attēlā mēs redzam, kā tas notika. Kādēļ mums svarīga Rikavas kadriļa? Jā, tiešām kādēļ? Pirmkārt, tā ir īsā kadriļa ar garās kadriļas elementiem. Tas nozīmē, ka pāris dejo pret pāri, bet šeit dejo 4 pāri oriģinālā. Un tur ir arī tādi brīži, kad griežās pēc 4. Katrai daļai jeb gobolam ir zināma savu tautas dziesma. Tas ir interesanti. Latvieši dziedāja latviski, bet ja dejoja krievi, viņi dziedāja krieviski. Ļoti svarīgi, ka kadriļu atjaunoja paši rikavieši. Jāzeps Liepiņš, mūzikas skolotājs, kurš arī piedalījās Rikavas etnogrāfiskajā ansamblī. Ļoti labi dejot un viegli apgūt, kadriļa patīk visiem, un mēs esam ar Dandariem kopā to dejojuši, un citi dejo daudz, un visur kur, un galvenais, ka visam tā patīk. Tādēļ ir vērts papētīt Rikavas kadriļu. Ar to nodarbosimies lekcijas turpinājumā. Rikavas kadriļā katrai daļai ir savi nosaukumi. Latgaliski tas būs Rikavas kadriļa goboli. Jā, tiešām goboli, bet varēja saukt arī par staciju vai stanciju, par daļu, par kaļanu, retāk gan par figūru un tūri, jo tos jau lieto citos novados. Vēl jāatcerās tāda lieta, ka katrs gobols nav radies no gaisa, bet tas nosaukums ir saistīts ar dziesmas teksta sākuma rindu. Parādīta šī kadriļa tika ļoti haotiski un savstarpēji strīdoties, kā labi pierakstīt nācās ļoti grūti, jo bija jābaidās, lai vispār neatteiktos kaut ko rādīt minētās teicējas. Šai kadriļai ir 6 stancijas – kliķi, tūris, gājieni, astanovkas, kupleti. Katrai stancijai ir sava dziesma, un kāda dziesma gadījās, tādu dziedāja, lai tikai saskan soļu ātrums. Kadriļi sākumā dejo lēni staigājiena solī, vēlāk vidusdaļā ir skrējiena un pievilciena solis, puiši iekarsuši ielaiž iekšā arī lēciena soļus un kazačoku. Beidzamo stanciju dejo ar jautru un dzīvu polku, lec uz valna paraušanu. Ar tādiem vārdiem ziņas par Rikavas kadriļu pierakstīja jaunais horeogrāfiskās folkloras pētnieks Harijs Sūna, un to viņam stāstīja Pekaļu Praņa, Petruļeite un abas Broņas Plote un Kozakupča. Pirms sākam dejot, atcerēsimies 3 svarīgas lietas. Izvēlamies dziesmu, dejojam pa kārtai un dziedam tad, kad dejojam. Ja to esam likuši aiz auss, tad varam sākt. Nostājamies sākuma stāvoklī. Kā tas notiek? Vīrieši uzlūdz sievietes 2, savas 2 sievietes, un nostājas pāris pret pāri, ja telpa atļauj uzstāties vairāk pāri. Tātad, kā jau teicu, sastājas pāris pret pāri, un ja ir vieta, tad diezgan daudz kā šeit Dandari. Un ir 5 daļas. Mūsdienās ir 5 daļas. Te varam izlasīt pirmās daļas aprakstu. Ja tikai pirmajai daļai ir šāds apraksts, pārējām daļām nav, bet mēs varam paskatīties. Es nebiju domājusi, lai viņa godojusi, lai viņa momuleņa, lai viņa godojus. Ir labāk teivīteņa, izveikams orojenči, lai viņa momuleņa, izveikams orojenči. Kā redzam, katrai daļai
ir arī teksts, ir dziesma un tikai dziesma, nekāda muzikanta nav. Tamtu atgoju, ar necaumi naudu vieru zobokus. Tirlini, 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 tai, tai, tirlini, 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 tai, tai. Samka meitis domsodamais tausu dobra zobaceni. Tirlini, 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 tai, tai, tirlini, 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 tai, tai. Didot moku, domsot moku, sina, pjauti namocieju. Tirlini, 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 tai, tai. Kā redzam, dejotāji jau aizausušies, tāpēc skaidrs, ka paši nedzied, dzied malā sēdētājas. Ar kojeņu paspardēju rasnajām jūzulam, ar kojeņu paspardēju rasnajām jūzulam, ar vordeņu atsacēju pirmajom tauteņom, ar vordeņu atsacēju pirmajom tauteņom, otrajom trešajom navarēju atsacēt. Utrajomi, trešajomi, navarēju atsacēt. Utrajomi, trešajomi, jau pūrenši pīdarēs. Utrajomi, trešajomi, jau pūrenši pīdarēs. 4. gabalam nav rikaviešu ieraksta, tāpēc dejos jauniešu deju kopā mūsu turas. Pievēršam uzmanību, ka nākamajam 5. gabalam, tāpat kā iepriekšējiem, skan pazīstamas danču dziesmas. Ceru saulu dara, iztomīta gola, vēl natai, soksim vēl nu gola, vēl natai, soksim vēl nu gola. Ceru saulu dara, iztomīta gola, vēl natai, soksim vēl nu gola, vēl natai, soksim vēl nu gola. Ceru saulu dara, iztomīta gola, vēl natai, soksim vēl nu gola, vēl natai, soksim vēl nu gola. Tagad klausīsimies, kā dandari spēlē rikavas kadriļu, un lasīsim, ko Harijs Sūna toreiz pierakstīja. Interesanti, vai no tā varam kaut ko secināt?
Turpinām lekciju. Rikavas Kadreļa mūsdienu interpretācijas. Jā, pēc pierakstīšanas laika sākās Rikavas Kadreļai jauna dzīve. Bet atcerēsimies, ka bija 4 kundzītes, kuras brīnišķīgi šo deju pastāstīja Harijam Sonam un Mirdzai Asarei tajā tālajā laikā, kuru mēs vairs neatceramies. Lūk, un Jāzeps Liepiņš, te viņš 3 dažādos attēlos, dažādos laikos, bija tas, kurš izveidoja pirmo interpretāciju, un rikavieši to ilgi un dikti dejoja. Un to viņi dejoja arī 81. gadā Viļānos, kad atbrauc no Rīgas studenti un iemācījās no kā tad tā jādejo. Bet Zigorts Vidiņš iekfilmēja Rikavā Kadreļas tikai 4 gājienus 87. gadā. Kur palika 5? Nezinu. Dandari tikai 88. gadā sasparojās un iekļāva latgaliešu danču programmā, kāzu deju programmā patiesībā, un ar to viesojās daudz kuri. Mosturs Gunārs Truda vadībā interpretēja pa savam to 94. gadā, iefilmēja šo savu, un mums tagad ir ko paskatīties. Bet Ilmārs Dreļs festivālā Eima, 350 pāri, tas ir 700 dejotāji, dziga spēlēja, visi dejoja no dažādu valstu jaunieši. Pēc Stokholmas spēlmaņi paši Sviedrijā Rikavas Kadreļu apguvuši, to dejo, saviesīgās sarīkojumus, un vēl varbūt šodien dejo. Savukārt Dandari no paša sākuma, kā iemācījās, tā līdz šai dienai māca Rikavas Kadreļu daudz vietu pasaulē. Vai ne? Rikavas Kadreļu Dace Smirnova iekļāva arī Kadreļu stundā, kas notika dziesmu deju svētkos 23. gadā. Un mūsdienās Rikavas etnogrāfiskā ansambļa jubilejā paši rikavieši nemaz nedejoja to. Nu jā, lai citi dejo. Jāzeps Liepiņš savos labākajos gados izdarīja ļoti daudz šīs dejas attīstībā, mūsdienu interpretāciju veidošanā, un tagad viņš kopā ar savu sieviņu atdusas kūkoju kapos netālu no Viļāniem, un viņa kapa plāksni rotā mākslinieka Jāzepa Pīgožņa, Romandas cilnis, kurās mēs redzam kokli.